Mēs esam Krimūnās šeit pie viedā ciema zīmes. Krimūnas to ieguva 2021. gadā. Un ar ko tad mēs esam viedi? Ka mēs domājam par nākotni, ilgtspēju. Mēs saglabājam veco un atkal stādam no jauna. Un viedais ciems, tas jau pats nosaukums. Tu esi gudrs, tu labi izmanto esošos resursus un radi jaunus. Un tas ir pats svarīgākais, lai iedzīvotājiem ir šeit labi būt, un viņš vēlās kaut ko darīt, lai radītu labāk. Un tagad mēs atrodamies pašā jaunākajā kopā ar iedzīvotājiem radītā projektā. Šī ir šķēršļu takas un līdzsvaru tilts, kuru var bērni pavadīt laiku, tad, kad vecāki blakus ir estrādē koncertos. Un šī ir ļoti veiksmīgi radīta vieta, domājot gan par veselīgu dzīvesveidu, gan atpūtu bērniem un vecākiem kopā kādos pasākumos. Ir šī sakoptā vide, ir šī vide, kas radīta gan pieaugušiem, gan bērniem kultūra vieta estrāde un arī atpūtas zona, lai iedzīvotājiem ir šeit patīkami atgriezties pēc darba, lai bērniem ir šeit ko darīt un darboties. Un arī studentiem varbūt vēlāk atgriezties un veidot šeit ģimenes. Mēs esam sajūtu un izziņas takā ciemos pie Dižskabāža, kas ir ilgi diezgan lolots projekts. Ideju pašpikojām pie kaimiņiem un paši sev gribējām radīt. Un ar iedzīvotāju iniciatīvu un pašvaldības projektu atbalstu sociālā projekta ietvaros esam radījuši šo taku. Un kāpēc Dižskabārds ir tik īpašs, ka šajā reģionā ir tādi tikai divi. Un kopā ar tēviem kādā tēva dienas pasākumā mēs kopīgi attīrījām šo teritoriju, un šis Dižskabārdis kļuva redzams un visiem iedzīvotājiem tātad īpašs. Un tālāk jau mēs šo vietu sakopām un attīstījām, un vēl pēc kāda gada tapa šī Latviju zīmju aleja, kas ir arī mūsu bērniem ar tādu patriotisku audzināšanu, kur atverot durtiņas, mēs tad varam izlasīt, kas tad ir saules zīme. Jo mēs vairāk esam, jo mēs vairāk varam izdarīt. Un šie mazie iniciatīvu projekti, ko var iesniegt biedrība, tā gandrīz viss ir tapis mūsu pagastā. Tas nav pašvaldības finansējums, ir tikai daļa pašvaldību līdzfinansējuma, ka mēs esam radījuši ar mazajiem biedrību projektiem. Un es noteikti gribētu, un arī tie aktīvie iedzīvotāji, kas mēs esam Krimūnās, lai būtu vairāk vienkāršo iedzīvotāju interese. Ejam, daram tā, man ir ideja. Mēs esam lepni, ka 2019. gadā, 11. decembrī, Krimūnu pagasts bija pirmie, kurā ieraka šo Santiago ceļa, jeb Svētā Jēkaba ceļa norādes zīmi Latvijā. Un ikreiz, kad pie mums kāds ciemiņš piestājās, mēs esam priecīgi parādīt savu pagastu, esam lepni, novēlam viņiem labu ceļu tālāk, kur jau viņi dodas cauri uz Tērveti un uz Jonšķevi Lietuvā. Mūsu viedajā ciemā mums ir pašiem savs slitkalniņš, par ko esam ļoti priecīgi. Sadarbībā ar zemniekiem tika sašķūrēti vecie šautuvs uzkalniņi, un mēs tikām pie sava kalniņa, kur ziemā bērni var šļūkt un priecāties kopā ar ģimenēm ziemas vakaros. Es gribētu teikt, ka vajag domāt un sapņot lielas lietas, un nevajag baidīties, jo gandrīz viss, ko mēs Krimūnās pa šiem gadiem esam izsapņojuši, tas mums ir piepildījies. Ja jūs kaut ko darat savā vietā, tad darat tā kā priekš sevis. Un pie cilvēkiem vajag iet atvērtu sirdi. Jo, ja tu būsi atvērtu sirdi, mīlēsi to, ko dari, iesaistīsies arī pats, tad nemaz nevar lietas nesanākt.